Čau! Redz, ka te ir Latvijas labākais akas vāks, kas sastāv no tādām detaļām. Šitāda detaļa, jā, vienkārša detaļa, šitāda te rāķi, šitāds te siltinājums un pats dekoratīvais vāks. Tas montējās tādā veidā, hops, paņemam šito te, daužam iekšā. Svarīgs moments ir neiekrist. Parasti ar visām tām akām neiekrišana. Šitas nāk iekšā. Šitas atbalstās šādi te. Lūk, šitas stāv stabili. Te var cilvēks skāpt virsū un neiekrist. Tā kā drošība tur ir. Lūk, nākamais ir šeit iekšā siltinājumi. Tur uzmet apziņā siltinājums numur 1, siltinājums numur 2. Siltinājums iet iekšā. Tad ziemā ir pilnīgs miers no tā visa. Nekāda aizsalšana. Vāks pāri. Uzskrūvējam traktorīti, lai vējš neaizpūš to pa gaisu. Jāuzskrūvē vāciņš virsū. Ops. Skaistuma kalngals. Lūk, arī kur ir aka izrakta, ja, cilvēks. Šitien te ir zeme. Šeit ir ūdensvods nāk iekšā. Un tā vāka princips ir tāds, ka šeit uz groda malām ir leņķi, kur atstutējās konstrukcija. Tajā konstrukcijā iekarinās kātiņš uz leju. Šeit ir nākamā konstrukcija režģis, uz kuru uzliekās putu polistirols. Šitā te virsū šitien ir puķiks. Līdz ar to augstums netiek iekšā. Šitien ir siltā daļa visa. Un augšā tāds kātiņš ar vītni, uz kuru uzmaucās virsū vāks, lai neteka lietus iekšā. Tas koniskais skārda vāks un galā vītnestiens iznāk ārā. Un tur uzskrūvējās virsū uzgriezens, lai vējš nerauj to vāku nost. Lūk, un tātad vāks ir vietā. Šitien ir konstrukcija pāri. Un šitien apakšā ir konstrukcija. Un pieņemsim, tātad divas funkcijas svarīgas. Netiek iekšā nokrišņi, netiek iekšā augstums. Ja iekrīt cilvēks, tad uz šitās konstrukcijas viņš var mierīgi sēdēt un nenoslīgt akā. Tātad, neviens nevar noslīgt arī. Tādi svarīgi momenti. Tāpat laikā ļoti viegli viņu izņemt ārā, visu izcelt, vai arī attaisīt vaļā vienkārši vienu pusi no šitā puķika un te ielūrēt, paskatīties, kas notiek. Un aiztaisīt ciet, jo šeit ir sasalums, zeme, virskārta sasals droši vien līdz kaut kādam dziļumam, bet putuplasts norobežo visu šito augsto daļu no siltās daļas. Un tāds ir risinājums.